Didzi, kā ir 11. ceļojuma dienā? 11 eiro, ne? Jā. Šis tāds... Ir ok, nakti pavadījām pie vidusjūras, kur tuvāk vairs nevarēja pavadīt pie paša ūdens. Tā jau smēlās mutē gandrīz. Tur tālumā var redzēt vidusjūru. Te ir tik daudz mašīnas, ka nav kur noparkoties, ir viss silts, karsts. Tā jau, nezinu, pildēs jau viss izskatās krutāk par piespatīgai. Jā, nu, karstums ir tāds pats vēl. Kaut kas ap tricāru, man liekas, te turās, ne? Un... Nav termometrs. Jā, ko īpaši var izjust to, kad Francijā un Itālijā nevar dabūt Wi-Fi nekur. Bez maksas principā gandrīz nekur. Pieslēgties var visur, usernames un paroli jāievad. Pieslēgties var, bet visur jāmaksā viņiem kaut kāda likumdošana, es redzot tādu. Tāpēc mēs nezinām, vai vispār šais video nonāks līdz. Nonāks, mēs būsim kaut kur Vācijā, Itālijā, kaut kur dabūsim vēl. Jā. Bet nu tā, kas mums vēl palicis ir šodien, kā Annas it kā gribējās Monako aizbraukt, bet izstāst, ka mums nav jēga tur braukt, jo mēs nedabūsim tur noparkoties, vai ne? Jā, vajadzētu kaut kā garšīgi, kad franči paēst ēdu. Tagad mēs kaut kur smuki paēdīsim. Un aiziesim par pludmali, kur gan izskatās krūti pilni cilvēkiem tādas jahtas, Abramoviča jahtas. Abramovičs te daudz tādi ir, jā. Un tad... Laikiet veikalos, kur netiek laids, ir kāds viņas seņas nobēdājušās, parāda nobēdājušos seņas. Un rītdien mēs sakal esam atpakaļ uz Itāliju braucam, jā? Jā, kaut kur Itālija, Milāna, tas gals. Parīti Milāna. Rītdien parīt, principā, ir tad vēlreiz Itālija, un tad jau ir Alpi, Šveice un back to the primitive. Sanāks Vācijā iebraukt. Labi. Bet Latvijas tā ir tā garšīgākā Latvijā. Jā.